piezvanījusi. Labdien, Jāni! Labdien! Norisināsies kāda, es domāju, ļoti jauka konference, bet konferences notiek daudz un dažādas, un es domāju, daudziem ir arī jautājumi, ar ko šī tad konference tāda īpaša un specifiska, tad lūkšu jums pastāstīt plašāk tieši, kas būs šajā konferencē. Nu, šī konference ir atšķirās varbūt ar to, var teikt, ka nama saimniekam Johannes Hartls, tā viņu sauc, viņš viesojās pie mums Rīgā cerības festivāla ietvaros, prieka vēsts telpās, daži cilvēki viņu redzēja. Un viņš ir saņēmis šo vīziju, kad par nemitīgo lūkšanu. Un pirms 5 gadiem viņš Augsburgā atklāja lūkšanu māju. Un šajā mājā ļaudis jau veselu gadu šobrīd 24 stundas Dievu slavē ar dziesmām, ar salmiem, himnām, var teikt, pielieto arī visas harizmātiskās dāvanas, darbojas pravietiskā dāvana, lūkšana mēlēs, par ko tik bieži varbūt runā, citi nerunā. Un pirmkārt, mums jau ir Dievu vārdā teica, lūdziet Dievu bez mitēšanās. Un, ja mēs maz lūdzam, tad arī maz saņemam, var teikt. Un Dievs mums saka, tiekat pāri, lai mēs taptu pārvesti viņa līdzībā. Un to nama saimnieks ir saņēmis skaidri, ka bez šīs, var teikt, bez lūkšanām, bez piepildīšanās ar Jēzus klātbūtni, bez šīs svaidījuma, mēs daudz neko nevaram izdarīt, nekādas lielas kampaņas, kas attiecas par evanģelizāciju kaut vai, ja? Mēs nespējam savā spēkā, ir vajadzīgs viņa spēks, viņa žēlastība. Un tad tas var izdoties. Viņš sāk šo namu jau ar savu sievu pirms 5 gadiem. Šobrīd tās ir 24 stundas un apmēram pie 40 cilvēkiem darbojas. Cilvēki, kas pastāvīgi iet tā kā uz darbu, patstāvīgi lūdz Dievu. Ir cilvēki, ir sponsori, kas viņus sponsorē. Teikt, tas viņu tā kā darbs burtiski. Un šādi lūkšana nami jau aptuveni uz 10 lūkšanu namiem jau ir atvērti Eiropā. Sākās tas Augsburgā, kā es minēju, un Johannesam ir tāda vīzija, kad būtu kādiem 30 lūkšanu nama, tas ir kādās 30 valstīs, tā skaitā arī Latvijā. Un aicinu tad vēl pievienoties uz šo braucienu, jo ir vēl brīvas vietas uz šo konferenci. Un izbraukšana tad būs 2. janvārī no rīta 6:30 Krastmalā. Var teikt, ka iebraukšanas Vecrīgā, tur ir Sāpju Dievmātes baznīca, katoļu baznīcas tuvumā. Tās, tur parasti apstāja visi turisti autobusi. Es vēlāk došu, kas vēlēsies precīzāk informāciju par to visu. Un uzstāsies no Amerikas ciemiņa, no Hans City nemitīgās lūkšanas nama pārstāvi, no Latvijas vieslektors būs mūsu arhibīskaps, Latvijas arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs. Un tad vēl tur viņu pašu slavēšanas grupas vadītāji Rafaels Šats un Veronika Lohmer. Tas būtu tāds neliels savilkums, ko es gribēju pateikt par visu. Ļoti liels prieks dzirdēt par to, ko arī jūs stāstījāt, bet jūs minējāt tādu lietu par šiem lūkšanu namiem, ka ir plāns arī kaut ko tādu Latvijā izveidot. Tas nozīmē, tie cilvēki, kas aizbrauks, varbūt kāda daļa no jums arī plānojat, teiksim, pēc šīs konferences izveidot šādu lūkšanu namu, kur 24 stundas diennaktī lūdz Dievu.
Pirmkārt gribās teikt, ne mēs, bet Dievs to plāno. Tā es saņemtu tāda kā pravietojumu, var teikt, no svētā gara, savulaik Johannes ir redzējis tādā vīzijā. Un te jau bija Polijā, tiksim, viens nams, ir 3 nami un, Polija liela zem, jā. Bet ir jau neliela lūkšana grupa, ko mēs esam sākuši.